Kas ir tie cilvēki, kas veic šo procesu? Teiksim, Zana Oliņas ir iespējama misija savulaik izveidojusi, kur ir viena no veiksmīgākajiem pedagogiem, kas ir mācījusies Amerikā, kurš ir labā pedagoģiskā praktiskā pārnes uz Latvijas sistēmu. Un šeit ir jāsaprot, ka viņa netiks sistēma muļāta, bet no 18. gada pakāpeniski integrēta un pakāpeniski nodrošināta. Tas viens veids, ko mēs esam sapratuši, ir, kad izglītība tādā veidā, kā tas ir bijis līdz šim, strādāt nevar. Jā, jo pasaule ir mainījusies, skolnieki ir mainījušies, un motivācija nāk uz skolu ir aizvien zemāk. Līdz ar to ārkārtīgi svarīgi ir radīt sazoku. Tas, ko Smiltēna kungs teica. Tas, ko mēs skolā redzam, kad bērns mācās matemātikā procentus, viņš aiziet uz fiziku, viņš pēkšņi procentus neprot risināt. Un tad viņš ierauga skolotāji, saka, tie paši procenti, ko mēs reiķinām. Tad es tagad saprotu. Un tā ir tikai viena maza lieta, kā salikt kopā lietas un saprast, ko es to daru. Eiropas praksa, kur nav tāds priekšmets kā informātika atsevišķi, bet ir kopā. Nevis tu mācies Excel, bet ar Excel tu strādā matemātikā modelēs situācijas vai ekonomikā tā ir aprēķins. Tas ir tas, kas ir šajā kompetenci pieejā. Tagad sakiet, vai tas ir slikti? Es nesaku, ka tas ir slikti, tas ir mans darbs, ko es daru. Es saku, ka tas ir ļoti labi un ideāli, bet, ja es rakstot maģistra darbu, aizstāvot, man tai pašā laikā skolotājs, kas beidz ar mani kopā, paceļ roku un pajautā, vai visiem ir jāzina, kas ir neironi? Jautājums visiem ne, ja tu strādā šajā jomā, tad droši vien, ka jā. Bet, ja tu strādā pedagoģijā, tad tev ir jāzina, jo likums taču paredz, kad bioloģijā ir jāapgūst tāda lieta, tad kā var topošais pedagogs kaut ko tādu pajautāt, tad viņš viennozīmīgi nav gatavs integrētai mācību savienošanai un apmācībai. Šito neierakstēties žurnālisti, bet idioti ir visās sfērās. Bet tur nav nozīmes arī ārsts var būt tādiem idioti. izsniedz diplomus šobrīd. Un viņi ieiet skolā no jauna ar tādu pieeju, priekš kam man ir jāzina kaut kas, ko māca citi. Un tas ir šogad, tas ir pagājuši. Visu izšķir gadu. Un ir jāsaprot, ka procesā notiek dabīga atsijāšanās, kā tas ir politikā vai tas ir biznesā. Tā komanda ir tik stipra, cik ir spēlētāji. Un skaidrs, ka gudra skolas vadība agrāk vai vēlāk nokancelēs tādu skolotāju. Kad jūs prasīt, kāds brīnums es esmu redzējis, tad man ir bijusi kolēģi, kas ienāk stundā, sāk vadīt stundu un pēc 15 minūtēm viņas klasē nav. Un Viņai ir grāds Oksfordā iegūts, viņai ir Stanfords, bet šis te Parīzē Sorbonnes universitātes, un viņi saka, labāk par manī nedabūsiet. Bet viņi pēc 15 minūtēm ir notimusies. Gudrs cilvēks, tā kā jūs teicāt. Bet galvā idiots. Bet tā ir liels procents. Ko jūs piedāvājat ar viņiem darīt? Nezinu. Skaidrs ir tas, ka arī skolotājiem šajā procesā mums jāiesaistās, un tas, jebkuras pārmaiņas nav viegli. Mēs katrs to zinām, jebkurām lietām, ko mēs dzīvē darām. Ja tev ir pārmaiņas, skaidrs, ka tas būs kaut kādas zināmas grūtības. Bet tam visam procesam ir jāiet cauri, lai vispār sasniegt rezultātu, jo šeit pat nav svarīgākais stāsts par skolotājiem. Šeit ir svarīgākais par 20% mūsu nācijas, kas pamatā būs 100% mūsu nākotnes. Tie būs tie cilvēki, kas aizbrauks vai neaizbrauks, viņi pieņems lēmumu, aizbraukt, neaizbraukt. Viņi panāks to, vai viņi būs veiksmīgi savā dzīvē, pelnīs labu algu, maksās lielus nodokļus valstī un pensionāri, kas kļūst aizvien ar katru gadu vairāk Latvijā, ka viņiem ir cerība saņemt adekvātu pensiju. Tas viss ir ļoti cieši saistīts, un tāpēc tajā procesā tas ir vilciens, kur nedrīkst apturēt. Vienkārši jānāk. Pārstrāsēt, Rokfelē teikt, un viņš teica, lai valsts būtu ekonomiski stabila un būtu izaugsme, ir jāinvestē 3 sfērās. Izglītībā, izglītībā un izglītībā. Mēs pilnīgi piekrīt. Labi, varam tādas 15.9 ir jau. Jā. Tā kā es domāju, ka mēs droši varam apagaroties. Var pacientāties ar pierādziņiem vērsu. Jā. Ekoloģiski. Labi, es ceru, ka kaut kas tādā viss bija nodarīts. Es šeit jau braucu, jau kā jūtos jau mājās, es biju pagājušajā, ja? Jā, pagājušajā. Es tieši domāju, braucot, varbūt tās Kaupers dabūs godu vai pārņēmu titulu.